Hei! Vai skaties šo video tāpēc, ka nevar atrast savā dzīvē jēgu? Nevar saprast, kur īsti atrodies, kas notiek, kāpēc nevari dzīvē tikt uz priekšu. Piemēram, trūkst līdzekļu, nedzīvo pārticībā, ir veselības problēmas, aizraujies ar kaitīgiem ieradumiem. Vai tas gadījumā nav pazīstami? Visticamāk, ja skaties šo video, tad tā tas arī ir. Es piedāvāju palīdzību, no tā var atbrīvoties. Ja tiešām cilvēks patiešām vēlās to no tā tikt vaļā, tātad tas ir labojams un to var sadarīt. Mums zemapziņā ir uzstādītas programmas, dažādi bloki, kas to neļauj darīt. Neļauj mums attīstīties, neļauj dzīvē tikt uz priekšu, dzīvot tajā pārticībā un uz dzīvi skatīties ar pilnīgi citu skatienu un tā. Ja gadījumā vēlies, lai es palīdzētu, varam sarunāt interviju, droši piesakamies, pierakstamies, zvaniet, sarunāsim tikšanos un skatīsimies, kā var palīdzēt. Visticamāk, ka to var izdarīt un varēšu jums palīdzēt. Tā kā droši nekautrējieties, jo šīs problēmas ir 90% postpadomju valstu iedzīvotājiem. Visiem ir problēmas ir līdzīgas, katram, protams, ir dažādi risinājumi, kā ar to tik galā, kā to novērst, bet tas ir darāms, tas ir izdarāms, un es visticamāk, kad varēšu jums palīdzēt. Tātad, ar ko var strādāt, ar to, ka nevar nopelnīt naudas, ar kaitīgiem ieradumiem, smeķēšanas atmešana, tāpat tās liekais svars. Un vēl kas ir, pieņemsim, bizness neiet. Biznesā ir problēmas, uzsākot biznesu nojūk, nobrūk, nesaprot, kāpēc, kāda vaina. Viss ir kā skaisti līdz vienam brīdim un nojūk. Arī tādā veidā tas viss ir palīdzams, tas viss ir atkal kārtējie bloki, kārtējās problēmas no bērnības. Mums zemapziņā veidojās dažādi priekšstati līdz 5 gadu vecumam, plus mīnus 2 gadi tie ir, katram individuāli, bet līdz 5 gadiem. Tātad tas viss ir zemapziņā, mēs to neatceramies, bet to visu var atrast, sameklēt, kur tas ir un to novērst. Un pilnīgi cilvēkam mainās dzīve pa 180 grādiem. Un tā kā droši, ja ir problēmas, vērsieties, rakstiet, zvaniet, skatīsim, kā var palīdzēt. Un vēl kas, jebkurā gadījumā, es pats tam visam gāju cauri, pēdējos 15 gadus no manas dzīves var vienkārši norakstīt, kas bija pilnīgi bezjēdzīgi, mēģināju meklēt palīdzību kaut kādu no malas un kamēr atradu īsto to, kas tiešām palīdz. Un faktiski tas ir vienīgais, kas var izārstēt gandrīz visu, lai neteikt visu. Tātad centīšos palīdzēt. Uz tikšanos!